Labdien, labdien visiem! Es šodien gribu mazliet parunāt par akmeņiem dabīgajiem. Protams, ne jau tiem, kuri salasām ir jūrmalā, ja neņem vērā dzintaru vai tepat pļavā kaut kur mētājas, bet par tādiem, nezinu, viņus par pusdārgakmeņiem arī īsti nesauksi, bet, tieši akmeņi, teiksim tā, aizsardzībai un varbūt spēkam, veselībai, kuri reaģē. Jā. Man šeit ir 4 akmeņi, kurus es izvēlējos ļoti ilgi, ļoti rūpīgi, teiksim, kuri tieši atsaucās man. Jā. Pirms tam es bišķi biju lasījusi par akmeņiem, bet es nezinu, vismaz tā ir mana subjektīvās domas, ka īsti varbūt tieši lasīt un skatīties, ko tev vajag šajā momentā un aiziet izvēlēties tieši to akmeni paņemt, tu teiksim, vai ahātu vai to tīģeraci tikai tāpēc, ka tev tās īpašības tagad it kā ir vajadzīgas, bet tev viņš vispār nepatīk. Diez vai viņš kaut ko labu dos un labu nesīs, jā. Tā ka šitos akmeņus es izvēlējos ļoti ilgi, ļoti skrupulozi. Nezinu, ko tā meitene domāja, ka es tur rakņājos pa to kaudzi akmentiņu un visus cilāju un rokā, un kā man viņi pēc sajūtām. Man pat tagad pilnīgi es viņu paņemu, tas ir tīģerats, paņemu rokā un man pilnīgi atsaucas. Viņš, teiksim, es nezinu, kā to aprakstīt savādāk, viņš man atsaucas, jā, man tādas kā skudriņas pilnīgi pa visu ķermeni. Tātad šitas ir tīģerats. Šitas mums ir ametists. Principā man ļoti visvairāk sagribējās tieši ametistu, pārējie tādi kā plusam klāt gāja. Šitas ir sarkanais jašma. Un šitas mums ir ahāts. Jā, pelēkais vai zilais ir zilāks, jā, šitas jau vairāk uz pelēku ahātu, bet man viņš vairāk tieši arī atsaucās. Un tālāk es pastāstīšu tieši par katru vairāk, jā, ko viņi nozīmē, ko viņi savam nēsātājam dot. Es viņus kopā nenēsāju, es viņus nēsāju somiņā katru pilnīgi atsevišķi, katru reizi, jā, sāku es ar šito te ar ametistu, tad man gāja ahāts, un tagad man jašmu gribās. Vienkārši es uz sajūtām vairāk, jā. Un varbūt es tīģerats ņemšu. Nezinu. Es domāju, ka internetu paškirstot, katrs atradīs aprakstus, jā, bet es tieši pastāstīšu tie, kuri man vairāk uzrunāja, tie apraksti. Sākšu ar ahātu, tāds, teiksim, alfabētiskā kārtībā, un šis varbūt nav tas tāds izcilākais eksemplārs no ahāta, jā, vēl viņu par agati sauc, nav varbūt tas izcilākais eksemplārs, tāds izteiktākais, bet man viņš ļoti uzrunāja, un tā meitene, kas man pārdevēja, es viņus visus 4 tā viņai padevu, viņa saka, tev ir tiešām ahāts, viņa teica, jā, jūs ir uzrunājis, jo viņš bija vissiltākais no visiem, jā, un tagad pilnīgi es jūtu, jā, ka kamēr rokā turu, jā, viņš man pilnīgi silts paliek. Jā, viņš ir kārtains un daudzkrāsains kristāls, viņu ir ļoti daudz veidu, zili, brūni, zaļi, dzelteni, baltais, bolsvānies ahāts ir, jā, tāpēc es saku, ka viņš īsti nav, jā, svītrens ar īpatnēju savdabīgu rakstu. Šeit drusciņ tās svītras var redzēt, bet es saku, es neizvēlējos pēc tiem parametriem, ka, kaut kādi, jā, redziet, tas ahātam tāds raksturīgais, tas tīklojums. Pēc tā, ka, kā viņš izskatās, bet uz sajūtām tieši, jā. Un tas ir spēka un harmonijas akmens, stiprina intelektu, palielina koncentrēšanās un analītiskās spējas, īpaši saka noderīt studentiem, aktieriem, nesot veiksmi, palielina enerģiju, iezemē, veicina ilgmūžību, sniedz emocionālu spēku, kliedē bailes, mazina stresu.
uzlabo attiecības, tīra un stabilizē auru, noņem un transformē negatīvu enerģiju. Rada drošības sajūtu, fiziski palīdz zobiem pie smaganu, acu, dzemdes, kuņģa un kakla slimībām, kā arī pret bezmiegu. Ja pret bezmiegu, tas saka jāliekot ir zem spilvena. Stiprina asinsvadus, attīra limfātisko sistēmu un palīdz dziedēt ādas kaites. Var pielietot pilkstoša klepus, mazina krampjus, palīdz pasargāt no infekcijām. Bet, jāsaka, ka jebkurā gadījumā, kā visi akmeņi, tomēr tas ir lēnas iedarbības. Nebūs tā, ka man šodien sākās klepus, es paņēmu, tu rokās, tur nesau pie sevis, un man rīt klepus vairs nebūs. Jāņem vērā, ka akmeņi tomēr viņi ir tādi stipri lēnas iedarbības. Un tagad par manu mīlestību, ar ko arī es ļoti, teiksim tā, pēc kuras ļoti kāroju akmeņa, tas ir ametists, šis ir diezgan tāds spilgts, izteikts, un ametists ir augstāko lietus izpratnes simbols, apdomības, nosvērtības, spēka, gudrības un aizsardzības akmens. Tā ka daudz akmeņi ir aizsardzībai un tam līdzīgi. Attīrošs kristāls attīra no negatīvās enerģijas, nomierina emocijas, palīdz pārvarēt bailes, mazināt stresu, nes mieru, palīdz uzturēt organismu. No seniem laikiem ticis izmantots, lai pasargātu no piedzeršanās, tā ka varbūt man viņu tagad uz jauno gadu paturēt pie sevis, lai es nepiedzertos pārāk ātri uzreiz 2. janvārī uz darbu tomēr. Ametista spējas saistītas ar sapņiem, dziedināšanu, mīlestību, garīgu pacilātību un drosmi. Ametistas dziedinošie spēki var ametista spēks var pārveidot zemākās vibrācijas augstākās frekvencēs, jeb mīlestības enerģijā. Palīdz attīstīt intuīciju un uzticēties tai, atver durvis uz augstākām sfērām. Jāsaka, ka darbojas uz augšējo, uz vainaga čakru. Kas par čakrām varbūt kaut ko zina vai dzirdējis. Apnēsātāju rada aizsargājušas enerģijas lauku, sniedz garīgu attīrīšanos un attīstību. Viss, kas saistīts ar vainaga čakru, ar augstāko. Ametis piesaista mīlestību un veiksmi, ir miera un līdzsvara akmens. Ārstnieciskās īpašības pasargā no skurbuma. Un arī, bet visai esot plašs tāds tieši ārstnieciskām spējām. Tas, ka vēl arī kā mūsdienās, ka ļoti daudzi ir, kā nervu sistēmu normalizē traucējumus un pret depresiju, kas ir mūsdienās, man liekas, diezgan tāds nozīmīgs. Mazina galvas sāpes, migrēnu, daudz kas saistīts, kas ir tieši ar galvu. Un tagad mazliet par jašmu. Jašmas arī ir vairāki veidi, teiksim tā, krāsas, pat ne vairāki veidi. Ir sarkanā jašma, kas ir man patreiz rokās, man viņa arī uzrunāja. Picasso jašma, gliemešvāgu jašma un leopardādas jašma. Sarkanā jašma pozitīvi ietekmē asinsridi, padara labāku ožu un sniedz enerģiju atvesaļošanās periodā, atvieglo sievietēm ciešanas, aptur aizsliņošanu, ārstē seksuālā rakstura un zarnu traucējumus, uzlabo attiecības ar priekšniecību, priecē sirdi, dot enerģiju gremošanas sistēmai. Arī labs tieši uz jauno gadu, gremošanas sistēmai mums atbalstu vajaga.
Jā, varbūt šito panēsāt. Man tiešām šitas laikam vairāk uzrunājas. Es viņu tagad tuvumā sev turēšu kādu laiku, kādu nedēļu. Es ievēroju, ka man pilnīgi pietiek kādu nedēļu tuvumā sev paturēt, varbūt pusotras, un tad man tas akmentiņš ir jāmaina. Un, protams, viņus vajag pēc tam vēl tekošā ūdenī nomazgāt, lai viņi vēsā, jā, lai viņi to visu enerģiju, ko viņi ir sevī sakrājuši, lai to noskalotu. Tāpat. Tā vismaz saka, ka tā esot jādara. Es domāju, ka tekošs ūdens, tīrs ūdens, vēl piedēvam ar sāli, jā, varbūt iemērcēt. Jā, tas daudz ko noņem. Tāda, kā es jau teicu, ka plaša minerālu grupā ar lielu krāsu un kombināciju daudzveidību. Maigumu un relaksācijas akmens. Uzlabo spēju atslābināties, nes mieru, pilnību un dziedināšanu. Īpaši stresa brīžos. Man liekas, ka es te esmu salasījusi vairāk tiešām tādus, teiksim, nomierinošus, jā. Varbūt tieši es pēc tā vairāk arī tiecos. Palīdz astrālos ceļojumos, ja kuram tas ir aktuāli. Balansē yin un yang enerģijas. Jā, tātad vienu un otru pusi, jā, sievišķo, vīrišķo. Nodrošina aizsardzību un absorbē negatīvas enerģijas, tā skaitā elektroenerģētiskos un vides piesārņojumus. Stimulē iztēli un idejas palīdz pārvērst darbībā. Jašma ir stabilitātes akmens. Arī man liekas, ka mums daudziem to tagad vajag stabilitāti sajust. Tas pasargā no negatīvām lietām, mazina emocionālo stresu. Jā. Tā kā, un pārējo jau tāpat varat paši palasīt. Un pēdējais no manas mazās kolekcijas ir tīģerats. Vēl ir kaķets, bet šī ir tieši tīģerats. Ir sarkana tīģerats, brūna tīģerats, zeltaina tīģerats. Šitā es nezinu, brūna, zeltaina. Laikam zeltaina vairāk. Palīdz sāpīgās situācijās, gan emocionālās, gan fiziskās. Aizsardzības akmens. Pasargā auru no negatīvas ietekmes, nes veiksmi. Lieliskas meditācijās, bagātības un labklājības akmens. Palīdz kļūt garīgi tīrākam un uzlielādē intelektu. Labi mazina izsvaidītas enerģijas, kad jūties iztukšots vai nenopietnas. Palīdz viezemēties. Var pastiprināt intuitīvas spējas. Mazina bailes, piemēram, pirms eksāmena. Tas ir talismans tiem, kuri jebkurā veidā ir saistīti ar tirzniecību vai komerciju. Akmens aktīvi novērš konkurentus. Tā kā interesanti, man arī kā grāmatvedim tas varētu derēt. Palīdzēt biznesā, teiksim tā, pie tiem, pie kuriem es strādāju. Ārstnieciskās īpašības stiprina mugurkaulu, normalizē asinsspiedienu, uzlabo redzi un koncentrēšanās spējas. Tā kā arī ļoti labs akmentiņš. Tāda tā mana nelielā kolekcija ir. Man viņu pagaidām pilnīgi pietiek. Es esmu pilnīgi apmierināta, ņemot vērā sarkanās jašmas īpašības, kuras es iepriekš jau biju teikusi. Uz jauno gadu es ņemšu šito sev tuvumā. Jā, tur bija gremošanai un tam līdzīgi, jo es nevarēju pirms tam izvēlēties, kuru man tīģerats vai sarkano jašmu nesāt līdzi. Jā, tā kā jāģērb kleita ar šito te ar kabatiņu, lai var ielikt kabatiņā un tam līdzīgi, jā. Tas ir īsumā viss par akmentiņiem maniem. Ja kādi jautājumi rakstiet, iespējuši atbildēšu, bet var mierīgi arī internetā palasīt un iepazīties tuvāk, kādi tā akmeņi ir un kam tie domāti.